lai reģistrētu priekšmaksas rēķina apmaksu, līdzīgi kā rēķinu apmaksājot, modulī realizācija veido jaunu maksājumu uz sarakstā. Kur tu norādi datumu, kurā ir samaksāts, norādi kontaktu, kurš ir samaksājis, un attiecīgi dokumentu sarakstā izvēlēs iepriekš esošo priekšmaksas rēķinu. Šajā gadījumā tad ievietojās darījuma veids PRR, priekšmaksas rēķins par 1422 eiro. Attiecīgi liekot ķeksīti grāmatots, šī būs pirmā vieta, kur šim darījumam tiks izveidots grāmatojums. Tad, ja mēs atveram ar F2 vaļā pašu dokumentu, neskatoties uz to, ka viņam ir ķeksīts grāmatots, caur 3 punktu atverot grāmatojumu, mēs grāmatojumu neredzam. Ja, jo attiecīgi tad priekšmaksas rēķins nav dokuments līdz tā apmaksa brīdim. Tā mirklī, kad maksājumā mēs šo priekšmaksas rēķinu esam ievietojuši, priekšmaksas sadaļā izveidojās priekšmaksas ieraksts, kas sēž un gaida starp reģistros, kad mēs viņu izmantosim. Un atverot grāmatojumu, maksājums sevī parāda to, kā tad ir šis te grāmatojums izveidojies. Tā kā pašam rēķinam, priekšmaksas rēķinam pievietots nodokļu kods B, tad PVN netika izcelts ārā, tad attiecīgi arī šis grāmatojums nesatur PVN sevī. Tā kā mūsu maksājuma uzdevums ir izveidots, mēs varētu par apmaksāto priekšmaksas rēķinu sniegt un izrakstīt gala rēķinu. Tad attiecīgi kopējot šo pašu ierakstu, norādot rēķinu veidu rēķins, neskatoties uz to, kas ir norādīts tā rindiņās, mums ir iespēja priekšmaksas sadaļā izvēlēties iepriekš reģistrētu priekšmaksu no konkrētā klienta. Un attiecīgi ievietojot to rindiņās, spiežot ķeksīts grāmatots un saglabāts, grāmatojumā redzēsim saistību samazinošās priekšmaksas izmantošanas rindiņas.